Eiropas balss. Raidījums tapis sadarbībā ar sociāldemokrātu grupu Eiroparlamentā. Labdien, pie mums studijā ir Eiroparlamenta deputāts Andrejs Mamikins. Esiet sveicināti! No jaunā gada Latvija uz 6 mēnešiem kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Mamikina kungs, vai jūs varētu paskaidrot tādā cilvēcīgā, vienkāršā valodā, ko tas nozīmē? Reizi 14 gadu laikā vienā no 28 Eiropas Savienības dalību valstīm ir valsts saimniece Eiropas Savienības lietās. Šī valsts kļūst par vietu, kur var sapulcēties visi ministri, visi valstu vadītāji, un par šo sapulču vietu kļūstat arī Latvijas Republikā. Pusgadu laikā būs vairāk nekā 2000 visādu notikumu mūsu valstī, un, protams, tas ir liels gods valstī piedalīties un hostēt, pieņemt arī tik augstus ciemiņus. Tas viss ir labi, bet ko izņemot lielus tēriņus šī prezidentūra dos Latvijai? Tas tiesā, bet no otras puses tikai no mums atkarīgs tas, kāda darba kārtībā būs Eiropas Savienībā šajā pusgadā. Un zināmā mērā mēs esam saimnieki, un mēs noteicām to laiku un to atmosfēru, kādā būs Eiropas Savienībā šī pusgada laikā. Kas ir iekļauts šajā prezidentūras politiskajā ēdienkartē, ja tā var izteikties, jeb kas būs galvenie diskusiju temati, ko Latvija virzīs? Tie ir jautājumi, kā pārvarēt ekonomiskā krīzi, kā radīt jaunas darba vietas, kā attīstīt tirgus, elektroniskus pakalpojumus, kā aizsargāt pamatbrīvības un kā aizstāvēt valstīs ārpolitikas jomā. Tas ir vesels jautājumu komplekss. Un kā jums šķiet, vai Latvijai izdosies? Es esmu pārliecināts, ka Latvijai ir visas izredzes to izdarīt teicami. Paldies par interviju! Mums viesos bija Eirodeputāts Andrejs Mamikins. Mēs no jums atvadāmies līdz nākamajai reizei.